Žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šai svētdienā mūsu kopīgām pārdomām uzklausiet Dieva vārdu no Mateja evaņģēlija 9. nodaļas. Viņš kāpa laivā, pārcēlās un nāca savā pilsētā, un redzi pie viņa atnesa triekas ķertu cilvēku, kas gulēja gultā. Kad Jēzus viņu ticību redzēja, viņš sacīja uz triekas ķerto: ņemies droši prātu, dēls, tavi grēki tev piedoti. Un redz, daži no rakstu mācītājiem sacīja pie sevis: šis zaimo Dievu. Un Jēzus viņu domas redzēdams sacīja: kāpēc jūs domājat ļaunu savās sirdīs? Kas ir vieglāk, vai sacīt tev: tavi grēki tev piedoti, vai sacīt: celies un staigā? Bet, lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot, viņš saka uz triekas ķerto: celies, ņem savu gultu un ej uz mājām. Un tas cēlās un gāja uz mājām. Bet, kad ļaudis to redzēja, tie brīnījās un slavēja Dievu, kas tādu varu devis cilvēkiem. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, debes Tēvs, mēs Tevi piesaucam, mēs Tevi lūdzam. Nāc apgaismo mūsu sirdis, apgaismo mūsu prātus ar Tavu vissvētā vārdu patiesību, jo mēs ticam, atzīstam un apliecinām. Tavs svētais vārds ir un paliek mūžīga un negrozāma patiesība. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Šīs dienas evaņģēlijs mums rāda, cik daudz un cik nozīmīgi var darboties vieni cilvēki vai neliela cilvēku grupa cita cilvēka labā. Dažkārt var gadīties tā, ka cilvēkam pašam nav ne gribas, ne spēka, ne vēlēšanās, varbūt arī ne veselības, ne iespējas, lai nāktu pie Jēzus. Bet ir kādi labi draugi, kādi labi cilvēki, kuri viņu var ņemt burtiskā nozīmē vai pārnestā nozīmē un atnest pie Jēzus. Tieši par to ir šīs dienas evaņģēlijs. Pie Jēzus atnes triekas ķertu. Šo pašu notikumu mēs lasām arī Marka evaņģēlijā, ja nemaldos, kur ir stāsts par šo pašu, tikai tur ir detaļa par nolaišanu caur atvērto jumtu. Bet sižets ir tieši tas pats, un ir triekas ķerts cilvēks, un mēs saprotam, ja kāds ir triekas ķerts, tādā smagā formā viņš guļ uz gultas un pārvietoties nevar. Bet, lai viņu pārvietotu, ir vajadzīgi normāli vismaz 2, vēl labāk 4 cilvēki, kuri ņem šo triekas ķerto uz gultas jeb nestuvēm un nogādā tur, kur viņam varētu tikt sniegta palīdzība. Un runa jau šeit nav par medicīnisku palīdzību, bet par palīdzību, kas ir vajadzīga viņam gan pie gara, gan pie dvēseles, gan pie miesas. Un šie cilvēki atgādā triekas ķerto pie Jēzus un noliek viņam priekšā. Un interesanti, kā evaņģēlists Matejs to apraksta. Kad Jēzus viņu ticību redzēja. Vārds viņu ir daudzskaitlī. Un šis daudzskaitlis sevī ietver vispirms tos, kuri nesa. Tātad tie viņi ir tie, kuri bija izdomājuši, kā triekas ķerto vajag nogādāt pie Jēzus. Un droši vien tas ietvēra arī tā, kuru atnes ticību. Jo, ja šis triekas ķertais
viņš nevar fiziski pretoties, bet ja viņš būtu iebildis un sacījis, piemēram, vai kaut kādas zīmes devis, ka viņš nevēlas, lai viņu nes Jēzus priekšā, droši vien viņa draugi vai kaimiņi, kas nu viņu tur nes, to nebūtu darījuši. Bet Jēzus, uzlūkodams viņu ticību, saka uz triekas ķerto: ņemies drošu prātu, dēls, tavi grēki tev piedoti. Cik interesanta lieta, draugi, cik interesanta. Mēs bieži vien runājam par to, ka ticība un attiecības ar Dievu, tas ir starp mani un viņu. Bet izrādās, šajās attiecībās var būt vēl kādi cilvēki, kuri var palīdzēt man, viņam, tuvoties tad, kad es savā spēkā to nespēju. Un līdzīgi kā triekas ķerto vairāk cilvēku atnesa un nolika pie Jēzus, un rezultātā viņš saņēma gan dziedināšanu, gan grēku piedošanu, arī mēs varam redzēt, kā mēs varam būt kā tie, kuri kādu citu pieved vai atved, vai dažkārt varbūt atnes pie Jēzus. Jēzus uzlūko ne tikai triekas ķertā, bet arī to ticību, kuri viņu ir atnesuši. Tas nozīmē, ka ir vieta, draugi, vietnieciskai ticībai, tādai ticībai, kur tu palīdzi tam cilvēkam, kurš varbūt tic, bet ne tik ļoti, grib, bet ne tik ļoti, ir gatavs nākt pie Jēzus, bet ne tagad. Viņš varbūt gribētu, bet nevar. Un tad nāk jūsu vietnieciskā ticība, kurā jūs varbūt tikai sakat, nu ejam, nu saņemies, un ir tāds pamudinājums. Varbūt jūs paņemat aiz rokas, varbūt jūs aizvedat ar savu mašīnu, varbūt jūs cilvēku fiziski palīdzat viņam nokļūt tuvāk Jēzu. Tavi grēki tev ir piedoti. Un to arī Jēzus saka viņu, tas ir kopīgās ticības kontekstā. Un ziniet, nākšana pie grēku nožēlas un nākšana pie grēku izsūdzēšanas un nākšana pie grēku piedošanas nav nemaz tik vienkārša lieta. Galīgi nav vienkārša lieta. Ir cilvēki, kuri zina, ka ir iespēja izsūdzēt grēkus un saņemt grēku piedošanu. Es domāju, ne tikai izsūdzēt grēkus tādā publiskā veidā, kopīgā veidā, vispārīgā veidā dievkalpojumā, bet izsūdzēt grēkus privātajā grēksūdzē, atnākt pie mācītāja, izkratīt savu sirdi, izvemt to čūsku, kas ir sirdī, dvēselē, un saņemt pilnīgu atbrīvošanu, attīrīšanos. Dažkārt tas ceļš līdz šādai grēksūdzei var būt ļoti smags, un iepretim šai nākšanai uz grēksūdzi cilvēks var būt visnotaļ paralizēts, visnotaļ triekas ķerts, visnotaļ nemobils un nespējīgs atnākt līdz tam mācītājiem un tos grēkus izsūdzēt un to piedošanu saņemt. Un šeit mēs brīnišķīgā veidā redzam to, ka ne tikai tad un tur pie triekas ķertā ir vajadzīgi kādi, kuri viņu fiziski atnes un noliek Jēzum pie kājām, bet arī mūsdienās, arī mūsu draudzē, arī mūsu pilsētā, arī starp mūsu radiem, draugiem, paziņām, kaimiņiem, kolēģiem ir kādi cilvēki, kuri burtiski nīkst ārā no sava grēka. Viņi mirst savos grēkos, viņi ir paralizēti, viņi ir triekas ķerti, viņi ir nespējīgi kaut ko mainīt savā dzīvē, viņu grēks ir viņus satriecis un viņi nav spējīgi neko iesākt. Ir labi, ja šādiem cilvēkiem uzrodās kādi draugi, kuri gatavi tiešā vai pārnestā nozīmē viņus ņemt un nest tuvāk Jēzum. Nest tuvāk grēka atziņai,
nes tuvāk grēksūdzei, nes tuvāk mācītājiem, nes tuvāk dievkalpojumam, draudzei un tā tālāk. Dažkārt tā tiešām var būt ļoti praktiska, ļoti nepastarpināta tāda, iesaistīšanās, ka es esmu redzējis, kad ir cilvēki, kuri nāk līdzi. Viņi nāk līdzi kādam, kur viņi ir uzrunājuši, atveduši uz dievkalpojumu. Viņi atved viņu uz dievkalpojumu. Viņi atnāk līdzi piemēram, uz kādu nodarbību vai aizved pat pie mācītāja. Šis cilvēks vai nu baidās, vai nav spējīgs, vai nevar saņemties. Un tad ir kādi, kuri viņu nevien iedrošina, bet ir fiziski klātesoši. Jēzus uzlūko triekas ķerto, kas guļ pie viņa kājām un uzrunā viņu laipni un mīlīgi. Kaut gan runa ir par viņa grēkiem, vai ne? Viņam tā tad ir grēki, ja viņš viņu uzrunā vispirms nevis par trieku, nevis par slimību, kā tādu upuri, bet viņš uzrunā viņu par viņa grēkiem. Un viņš redz, Jēzus sirdžu pazinējis redz, ka šī cilvēka lielākā sāpe un problēma nav tā, ka viņš ir triekas ķerts, ka viņš guļ uz gultas. Viņa lielākā problēma tā, ka viņš ir grēka vainas satriekts. Un Dieva vārds mums rāda vienu vienkāršu patiesību. Un to saikni arī ir vērts ieraudzīt. Jā, Jēzus triekas ķertējiem pasludina grēku piedošanu, un pēc šīs grēku piedošanas triekas ķertais tiek arī fiziski dziedināts. Un kā baznīcas tēvi, kā svētais Hrizostoms arī saka, te mēs varam ieraudzīt sakarību, ka dažkārt cilvēku izdarītiem grēkiem var būt tieši saikne ar viņu fizisko vājumu vai slimību. Un dziedinot grēku, var cilvēks saņemt arī dziedināšanu no kādas savas kaitas un savas slimības. Dziedināšana garā var nest līdzi dziedināšanu miesā. Jūs zināt, ir tāds teiciens, veselā miesā, vesels gars, ja? Tas ir tāds īstenībā, tāda vēlamības izteiksme, ka miesa veseli, gars vesels, bet visbiežāk mēs varam redzēt, ka daži cilvēki miesā var būt ļoti veseli, bet garā galīgi slimi. Ja? Un var redzēt otrādā, ka cilvēks ir miesā ļoti vājš un slimīgs, bet garā veselāks par veselu. Bet to, ka ir sakarība vai mēdz būt sakarība starp cilvēku fizisku slimību un grēku, to Dieva vārds mums rāda bieži un daudz. Tādēļ uzrunājot triekas ķerto, Jēzus mierina viņu sakot, ņemies drošu prātu, dēls, tevi grēki tev ir piedoti. Tad, kad cilvēki nāk uz grēksūdzi, viņiem bieži vien ir bailes. Burtiski nāves bailes. Viņam liekas, ka viņš nomirs. Dažkārt cilvēki man teikšu, mācītāji, man bija tik grūti, man bija ļoti bailes nākt uz grēksūdzi. Un dažkārt cilvēki baidās, es tagad atnākšu pie mācītāja uz grēksūdzi, viņš uzzinās, viņš izdzirdēs, un tad viņš būs dusmīgs. Viņš domā, ka es esmu labs, tāds foršs cilvēks, es tāds smaidīgs, jauks. Es atnākšu uz grēksūdzi, viņš uzzinās manus grēkus, ko viņš pēc tam par mani domās, kā viņš pret mani attieksies. Vai tā viņa laipnība nepazudīs pret mani? Es taču būšu atklājis savus apslēptos grēkus. Varbūt viņš dusmosies, varbūt viņš mani nicinās. Mācītājs nav tādā mērā sirdžu pazinējis kā Jēzus. Jēzum nevajadzēja sūdzēt grēkus un stāstīt. Viņš varēja uzlūkot gulošu cilvēku un redzēt bez vārdiem viņa nožēlu un viņa izdarītos grēkus.
mācītājs, kas ir arī sirdžu pazinējs, var nojaust, var kaut ko domāt, var just, bet nevar zināt. Tādēļ Jēzus ir iedibinājis tādu kārtību, par kuru mēs lasām evaņģēlijā, ka Jēzus pēc savas augšām celšanās dvēsa svēto garu uz saviem mācekļiem un sacīja: ņemiet svēto garu, kam jūs grēkus piedos, tiem tie būs piedot, kam jūs tos paturēsiet, tiem tie paliks. Ar to mēs redzam, ka grēku piedošana tas nav kaut kas tāds, ar ko tiešā nepastarpinātā veidā nodarbojās tikai pats mūsu kungs un pestītājs Jēzus Kristus, kas ir sirdžu pazinējis. Bet viņš deva svēto garu apustuļiem. Apustuļi caur roku uzlikšanu vēlāk to nodeva amatu tālāk, un viena no mācītāja amata būtiskākajām sastāvdaļām ir dvēseļu kopšana, kas sevī ietver grēksūdžu uzklausīšanu, pastorālu padomdošanu un grēku atlaišanu. Un tā nav kaut kāda baznīcas izdomāta kārtība vai ar laiku kaut kāds uzslāņojums, kas ir ienācis baznīcā, laika gaitā. Nē. Jēzus no paša sākuma ir teicis, ka viņš nāca dziedināt slimos. Mūsu lielākā slimība ir mūsu grēka vainas. Un viņš dziedināja ne tikai savas zemes dzīves laikā, bet viņš savai baznīcai un saviem kalpiem deva varu uzklausīt grēksūdzes un atlaist grēkus. Šo dziedinošo spēku Kristus ir atstājis savai baznīcai, un mēs varam šo brīnišķīgo dāvanu, brīnišķīgo žēlastību, iespēju izsūdzēt, nožēlot grēkus un saņemt pilnīgu un absolūtu grēku piedošanu, mēs to varam brīnišķīgā veidā lietot. Jēzus arī mums uzskatāmi rāda šo saistību starp viņa dziedinošo pieskārienu cilvēka dvēselē, dziedinot no grēkiem, un brīnišķīgu dziedināšanu pie miesas. Protams, mēs nevarētu tā teikt, ka vienmēr un visur un visas miesas kaitas ir saistītas ar kādiem konkrētiem grēkiem. Tā tas nav. Ir dažādi apstākļi, ir dažādas situācijas dzīvē, kur mēs pie kādām slimībām, pie kādām kaitēm tiekam nevis tādēļ, ka mēs grēkojam, tādēļ, ka mēs esam kaut ko ļaunu nodarījuši, bet tādēļ, ka ir dažādi dzīves apstākļi, dažādas situācijas, traumas, ģenētika un tam līdzīgi. Un turklāt slimības un visādas fiziskas problēmas ir daļa no mūsu grēka deformētās arī fiziskās būtības, kur mūsu ķermenis ir grēki ietekmēts, mēs esam mirstīgi, un viena no mirstīgas izpausmēm ir tā, ka mēs mēdzam slimot ar dažādām kaitēm. Jēzus tā tad rāda, cik ļoti svarīga ir grēku piedošana, un te es gribu atkal mazliet patīt atpakaļ un sacīt tā, ka atcerēsimies tos draugus, kuri atnes triekas ķerto. Un es gribu iedrošināt un sacīt tā, arī uz grēksūdzi pie mācītāja, arī uz pastorālu sarunu var atvest, var pamudināt citi cilvēki. Un nevienmēr jums būs kāds jānes fiziski. Un man ir bijuši cilvēki, kuri atved fiziski kādu citu cilvēku tad ar mašīnu tādēļ, ka viņam nav mašīnas, ar ratiņiem tādēļ, ka viņš nestaigā, vai mani aizved pie kāda cilvēka tādēļ, ka viņš vispār ir uz gultas. Ir tādas situācijas. Bet ir daudz vienkāršākas situācijas, un tādu cilvēku ir ļoti daudz mums apkārt, kuri fiziski ir spējīgi pārvietoties. Viņi nav paralizēti, viņi nav triekas ķerti, viņiem pat ir savas mašīnas iespējams, bet viņu gribas spēks, viņu apņēmība ir par vāju, lai atnāktu kaut vai līdz dievkalpojumam. Kaut vai, lai atnāktu uz dievkalpojumu baznīcā, viņam ir pa vāju. Un šis ir brīnišķīgs piemērs, un es tā lasīju, man liekas, šoreiz kaut kā pilnīgi tādām citām acīm ieraudzīju to rakstu vietu.
Šī rakstu vieta ir tāds absolūti fantastisks pamudinājums, draugi. Mēs ļoti daudz ko varam darīt citu cilvēku labā. Mēs varam ļoti daudz darīt, un turklāt tas nav tikai tā, ka tu vari kādu cilvēku nogādāt no punkta A uz punktu B, bet izrādās, tu vari arī pienest savu ticību Kristum kopā ar to cilvēku. Un Kristus nesaka tā, nē, es gribu, lai viņš pats, es gribu, lai viņš tikai pats, tu paej malā. Kristus tā nesaka. Viņš uzlūko viņu triekšķertā un draugu ticību, un viņu kopīgā ticība ir pietiekoša, lai Jēzus pasludinātu grēku piedošanu un lai Jēzus dāvātu dziedināšanu. Tā ir absolūti fantastiska lieta. Tas nozīmē, ka es varu pielikt savu ticību klāt pie kāda cita cilvēka ticības, un Jēzus var viņam piedot grēkus un viņu var dziedināt. Tas nozīmē, ka es varu būt ne tikai tāds, kurš inicijē, kurš pamudina, kurš pagrūž, bet kurš stāv līdzās un kura ticībai ir svars un nozīme, spēks un ietekme. Dažkārt cilvēki nesaprot, ko viņiem vajag. Un ziniet, svētais Hrizologs, viņš dod tādu ļoti labu komentāru. Viņš saka tā: Kungs šajā pasaulē nemeklē gribu no tiem, kam nav saprašanas, bet raugās uz citu ticību. Tāpat kā ārsts neprasa slimā viedokli, kad slimība prasa citu ārstēšanu. Sapratāt domu? Cilvēks var nesaprast, cilvēks var nezināt. Tad, kad tu atnāc pie ārsta, un atkal līdzība, ko Hrizologs dod par ārstu, ir ārkārtīgi uzrunājoša. Mēs taču zinām, kā tas ir, ka kādu cilvēku vajag aizvest pie daktera. Viņš pats neies. Viņš neies. Vecāki savus bērnus ved pie daktera. Pajautājiet, cik daudz no mūsu bērniem ietu pie daktera. Mēs viņus vedam pie zobu daktera, šausmīgs moku rīks, vai ne? Sēdēt tajā krēslā, bet, tas jāpārvar, jāmotivē, jāatrod iespēja. Mēs dažkārt arī savus laulātos draugus mudinam un aicinam iet pie daktera un dažkārt pat ejam līdzi. Sievas vīrus ļoti bieži mudina iet pie daktera. Mēs jau veči esam stipri, mums jau nevajag neko. Ja? Mēs paši tiekam visu galā, mēs tā dažkārt domājam. Un tad mūsu maigās sievas saka, aizej tomēr pie daktera, varbūt labāk. Ja? Viņas mūs tā pamudina. Dažkārt mūsu tēvi un mūsu mātes, mūsu seniori, kuri varbūt saka, nē, viss, es jau miršu, ar mani visi cauri jau. Ko es tur vairs iešu pie daktera, netērēs naudu. Tā stunda ir situs. Un tad mēs nesamierinamies, sakam, nē, es tevi aizvedīšu pie daktera. Kāpēc mēs to nevarētu lietot? Kāpēc mums vajadzētu noskatīties tā vienkārši uz tiem cilvēkiem, kuri savā garīgajā nespēkā iet bojā, savos grēkos, savā neticībā, savās bailēs, savās šaubās? Kāpēc, lai mēs nesaņemtu drosmi, vismaz par tiem, kas ir mums tuvumā un līdzās, mūsu tuviem mīļiem, un neieraudzīt, bet tā ir brīnišķīga iespēja. Es esmu šeit nolikts ar ticību, ar deksmi, ar saprašanu, ar savu piederību pie draudzes un pie Kristus. Es šeit blakus šim cilvēkam esmu tādēļ, nevis lai varbūt viņam teikt, tu esi nepareizs, tu dari tā, tu nedari šitā. Nevajag varbūt tā darīt. Nevajag varbūt stāstīt, cik kāds ir nepareizs, bet varbūt vajag paņemt pie rokas, pamudināt, iedrošināt, ieaicināt, pastāvēt klāt un līdzās un ieraudzīt,
ka tas dod fantastiskus, brīnišķīgus augļus. Jēzus dāvā grēku piedošanu, tā ir lielākā žēlastība un lielākā dāvana. Un te es vēl gribu pamudināt arī jūs. Es zinu, ka luterāņu baznīcā mēs bieži vien sakam, luterāņu grēkus nesūdz. Es domāju, interesanti, priekš kam tad Jēzus nāca šajā pasaulē un kādēļ viņš visu to darīja, ko viņš darīja, ja luterāņu grēkus nesūdz. Un dažkārt cilvēki sūdz grēkus vispārējā grēksūdzē, nejūt gandarību un piepildījumu, nejūt pilnīgu piedošanu. Un es gribu iedrošināt arī tos, kuri varbūt šo žēlastību neesat izmantojuši, šo dziedinošo, brīnišķīgo dāvanu, privāto biktu un grēksūdzi neesat izmantojuši. Būt pie Jēzus kājām nozīmē arī atnākt uz grēksūdzi pie mācītāja, atvērt savu sirdi, izsūdzēt savus grēkus un saņemt piedošanu. Un nevajag baidīties, ka mācītājs domās kaut ko sliktu. Šai ziņā mācītājā Dievs ir devis kaut ko no debesu eņģeļu prieka. Kā Bībelē ir sacīts, ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu grēcinieku, kas atgriežas. Un šai ziņā mācītājs patiešām ir līdzīgs eņģelim, jo tajā brīdī, kad es dzirdu, tajā brīdī, kad es redzu, kad kāds cilvēks ir spējīgs ieraudzīt un gana drosmīgs, lai nosaukt vārdā nevis citu, bet savus personīgos grēkus. Mana sirds lec aiz līgsmības un prieka, jo es redzu, ir noticis. Un nav tur nekāda nosodījuma vai kaut kāda, es domāju, ka foršs cilvēks izrādā. Pilnīgi otrādāk. Es bieži vien esmu stāvējis blakus cilvēkiem, kuri sūdz grēkus, un man prieka asaras līst. Viņi to neredz, es stāvu aiz muguras parasti. Un tad, kad viņi pagriežās, izdara tā, lai neko nevarētu redzēt. Jo prieka asaras par to es redzu, ir noticis. Visdziļākais pieskāriens šī cilvēka sirdī un dvēselē noticis, viņš ir spējis ieraudzīt, atzīt, nožēlot, nosaukt vārdā savus grēkus. Un es esmu pārliecināts, ka pēc tam, kad cilvēks šādā veidā ir atvērs savu sirdi Kristum, arī mācītājiem, kā draudzes ganam, kad cilvēks ir atvērs savu sirdi, tā dziedināšana, kas nāk pār viņu, ir tāda, ko cilvēks līdz tam nekad droši vien nav piedzīvojis. Tad, kad Jēzus atlaida triekas ķerto un viņš aizgāja atpakaļ savām kājām, ko darīja ļaudis? Brīnījās un slavēja Dievu, kas tādu varu devis cilvēkiem. Kādu varu? Kādu varu? Par ko viņi priecājās? Un ziniet, tad, kad cilvēks atnāk uz baznīcu un ieraug to dziļumu, dziedinošo dziļumu un izbauda to uz savu sādas, cik dziedinoši ir grēksūdi, cik dziedinoši ir izsūdzēt grēkus un saņemt piedošanu, cilvēks piedzimst no jauna. Garīgā nozīmē pilnīgi noteikti. Tas ir jauns restarts un tas ir kaut kas pilnīgi atšķirīgs no tās cilvēku dzīves pieredzes, kāda ir tiem, kas ir ārpus baznīcas garīgajiem mūriem. Es nedomāju tikai tā, bet garīgi, kas neatrod šo dziedinošo pieskārienu. Cilvēki ir samierinājušies izliet ūdeni, nesasmels, laiku atpakaļ nepagriezīs, salauztu nesalabos un tā tālāk. Ja? Cilvēki dzīvo ar šo apziņu, ka viss ir normāli, es kļūstu vecāks un nasta uz maniem pleciem arvien smagāka, ne tikai no gadiem, bet arī no izdarītajiem grēkiem un visām nesakārtotajām attiecībām. Tas ir normāli, tā ir ar visiem, man tas ir jācieš, jānes, jāsmaid un jāizliekas, ka viss ir labi. Tā dara visi un tā ir normāli. Nē, tā nav normāli, tā nedara visi. Ir variants, ir izēja. Ir iespēja nomest no saviem pleciem šo grēka nastu, kas tevi dzen burtiski zemē. Ir iespēja atbrīvoties no šīs kaitas
Un atbrīvoties nevis dekoratīvi un formāli, bet dziļi un patiesi, kas izmaina visu turpmāko dzīvi. Un tad atliek tikai brīnīties un sacīt līdz ar tiem ļaudīm, kuri saka, izrādās var arī tā. Nav kaut kāda karma, kuru var izpirkt tikai tur 157 dzīves vēl nodzīvojot. Ja? Bet izrādās arī jau šajā dzīvē, ne tikai debesu valstī, jau šajā dzīvē tu vari iegūt to žēlastību, to dziedinošo, mierinošo pieskārienu, ko Kristus ir apsolījis. Un es esmu tas slimais, un man vajag ārstu. Un Kristus ir tas ārsts, kurš ir nācis mani dziedināt. Lai Dievs dod savu žēlastību katram no jums, katram no mums, piedzīvot dziedinošo Kristus pieskārienu. Un lai Dievs dod žēlastību ieraudzīt katram no jums, ka mēs varam būt tie, kuri kādu pieved, atnes pie Kristus. Āmen. Apliecināsim vienprātīgi mūsu svēto un kristīgo ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesis un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēku prātu un saprašanu, lai svētī un pasargi jūsu sirdis un domas Kristu Jēzu mūžīgai dzīvei. Āmen.